Aiziet! Kā tevi sauc? Mani sauc Anna. Un no kuras cirka studijas tu esi? Es esmu no Antrē cirka studijā. Viņa ir ļoti jauna, vēl nepazīstama Rīgā, bet jau ir. Un ko tu tieši nodarbojies cirka studijā? Es principā nodarbojos ar visu, bet man patīk akrobātika. Jā, akrobātika. Es stāvu rokas, tas ir ekvilibrs. Cik jūs ilgi nodarbojaties ar akrobātiku? No 2,5 stundu. Nē, es domāju pa visu ilgumu. Visu ilgumu? 5 gadus, 5-6 gadus. Un kā tev bija tas sākums? Vai atceries, kā tev vajadzēja iet un kā tev tur staipīja un kāda bija tā sajūta sākumā līdz tu tiksi? Kad es pirmo reizi atnācu? Jā. Pats sākums, kā tev trenēja? Vispirms es atnācu, tāpēc, ka man ļoti gribēs zāli, kur es varu vimbroties uz visu, ko gribu darīt. Es atnācu, man bija treneris, vecāka, cita. Un viņa mani sāka trenēt, un es esmu ļoti plastiskā, no bērnības, man tā ir. Un viņai ir paziņa, viņa strādāja cirkā, viņa bija arī cirka studijā, un viņa mani aicināja. Atnāc pie maniem, mēs kopā ar tevi kaut ko izdarīsim. Es atnācu un sāku trenēties cita cirka studijā. Pēc tam viņa, ne valdība, bet tā tante, kur es biju, viņa aizbrauca uz Dāniju uz cirku strādāt arī, un tad cirka studijas vairs nepalika. Un pēc tam es atradu tagadnēju manu treneri, Irīnu, kura gribēja dibināt, cirka studiju. Viņa tika saka to, kaut ko risināt, kaut ko dibināt, Un es atnācu pie viņa, un mēs viņa man trenēja, un kopā darījām to. Un kā vispār ir, vai tie bērni, kam vismaz, kas bērnam būtu jāmāka, lai viņš varētu piedalīties arī cirka studijā? Viņš var nemākt neko, bet viņam vajag ļoti tādu stipru gribu, ka viņš zina, ko viņš grib, Ja viņš atnāk un pateic, es gribu to, labi, tad pēc tam viņš vēl kaut ko uzzinās un vēl, un tā iet. Un cik ilgi vajag trenēties, tas tie lielai gribai jābūt? Cik tu spēj? Cik tu esi spējīgs izdarīt? Tev gadi? Man 17. Kas ir cik? Kāds varētu pateikt? Tas ir... Kas neko nezina, nav nekad redzējis cirku, nezinu, kas tas ir. Tas ir kultūras, kā viena no kultūras nozārēm, kur cilvēki taisa visu ko, un tas ir skaisti. Paldies! Paldies!